Gadu mijā priecēt latviešus uz Austrāliju bija devušies vairāk Latvijā pazīstami mūziķi, tostarp diriģents Jānis Ozols. Jūs noteikti viņu pazīstat kā grupas Kosmos dalībnieku un kā izcilu mūziķi, bet vai jūs zinājāt, ka Jānis ir arī gardēdis? Par viņa aizraušanos un par iespaidiem Austrālijā runāsim turpmākajās minūtēs. Triju koru vadītājs un viena kormeistars, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra bērnu koncertu producents, Rīgas rajona virsdiriģents, vokālās grupas Latvian Voices draugs un palīgs un grupas Baltic Voices dibinātājs, mūzikas akadēmijas maģistrantūras students un jaunais tētis. Jānim Ozolam ar to vēl nav gana, un jau gandrīz gadu viņa bērnības aizraušanās gatavošana pārtapusi krietni nopietnākā nodarbē. Jānis raksta blogu Restorāns mājās, kurā dalās ar paša izmēģinātām un radītām receptēm. Man ir slikta atmiņa, reāli. Es bieži vien neatceros ne tikai to, ko es vakar esmu darījis, bet es neatceros pat, ko es pirms stundas esmu darījis. Un ar tiem ēdieniem arī tā, man vienreiz izdodās uztaisīt, piemēram, garšīgu zivi. Un es pēc mēneša gribu atkārtot, un man grūti atcerēties, ko es tur darīju, lai viņi būtu tik garšīgi. Tad es domāju, ka iestajā tā internetu vide ir, kas varētu blogā vismaz apkopot pašam priekš sevis tās receptes, un otrkārt, ja kādam arī būs interesi, tad var welcome, tā teikt, skatīties. Un interesē gan 102 pastāvīgie sekotāji un pāri par 1000 skatījumiem, komentāri un jautājumus, kuriem diriģents arī citīgi atbild. Vislielāko sajūsmu izraisījusi banānu kūka. Banāna kūka ir topa prece. To man prasa un kā es tur... Es varbūt arī pārāk tā precīzi neaprakstu. Lai paliek vieta improvizācijai, vai ne? Kā tas viss tur jātaisa. Pa banānu kūku man ir ļoti daudz pieprasījumu bijuši. Kas tur, kā tur, tieši tā. Un cik daudz tas bija jāliek un tā. Un pēc tam ir labas atsauksmes arī atsūtījuši cilvēki. Recepšu krājums regulāri tiek papildināts gan ar jauniem padomiem gatavošanā, gan gardēžu ceļojumu fotostāstiem. Tikko mākslinieks atgriezies no Austrālijas, kur kopā ar vokālo grupu Baltijas balsis priecēja tālās zemes latviešus jaunatnes dienās un 3x3 nometnē. Izrādās, Austrālija ir ne tikai katra ceļotāja sapnis, bet arī gardēžu piedzīvojums. Zivju tirgus. Jā, mēs ar Lauriņu bijām 3 reizes aizgājuši. Pilnīgi vēl joprojām tā notrītas sirsniņa tā, kad skaisti, tur tās zivis, tik daudz un visādas un lielas un mazas un forele. Forele pilnīgi savādāk nekā pie mums. Es arī taisīju 1. janvārī, es taisīju tur pateicības tādas tā kā pusdieniņas. Tur. 1. janvārī mēs arī tā, vietējiem teicām, ka mēs ļoti labprāt to ķenguru nogaršotu. Ķenguru? Ķenguru, kā viņš garšo? Labi, es nopirkšu, jā, apmēram tā. Mēs nespratām, kāpēc. Un izrādās ķengurs, jā, viņš tur tāds neskaitās pārāk populārs. Tā lazaņa ar krabja gaļu, vai ne? Krabas, pie mums krabas ir kaut kas tāds, vai ne? Tāds, galīgi neikdienišķs. Tur vienkārši lazaņa ar krabi, jā. Vai tas būtu līmzīt atvedīgā? Versielas dienas tīrotas gadīgās, kas rūku pacēlis manīgā, ar savas tumis brīgas taksī. Lai gan muzikāli nosaukumi ēdieniem netiek doti un arī eļļas sprakšķoņu mūzikā viņš necenšas pārvērst, tomēr izrādās, ka mūzikai un kulinārijai ir arī kas kopīgs. Mūzika un kulinārija ir ļoti līdzīgas lietas, un teiksim, it sevišķi varbūt nevis tāda solo izpildītāja lieta, bet tāda diriģēšanas lieta, kad es diriģēju, ka man no vairākiem cilvēkiem, tā no vairākam garšvielām jāsaliek tā viena buķete un jāizveido kaut kas viens un jāmāk to pasniegt ar odziņu. Un interesanti īstenībā tas pats ir kulinārijā, vai ne? Un kulinārijā vienīgais, man tā pašai šķiet, ka tā izvēles daudzveidība ir daudz plašāka, Faktiski, tā tad arī lielāka iespēja nokļūdīties. Lai gan Ozols labi zina, ka ciemos nāks draugi vai ka ikdienas pusdienās pievienosies sieva, viņš vienmēr gatavos sev. Un iespējams tieši egoismā slēpjas arī izcilas pavāru mākslas noslēpums. Ar tevi mīļais draugs, ar tevi tik man kopā būt. Sieviete tomēr vairāk domā par to vīrieti, viņa gatavo priekš viņa, ja?
sev taisīt, tomēr tas egoistiskais moments, laikam, tajā ēst taisīšanā varbūt pat ir ļoti svarīgs, jo sev jau nekad to sliktāko tu nenovēlēsi, vai ne? Tu gribi tā, lai viss tā labi sanāk un tā garšīgi. Savam vīrietim tu novēlēsi. Taču vienreiz būs negaršīgi kotleti no ārprāts un pārdzīvos. Tā apmēram. Man svarīgāk lieta, man nezinu, uz veikalu bija jāaiziet Somijā nopērk. Ja pietiktu laika, viņš gatavotu, bet nepietiek. Tāpēc Jāņa sievai jāzina, kur ir virtuve un kas tajā darāms. Tas tā starp citu, ja iepriekš sacītais lika domāt citādi. Es nevaru katru dienu atrast laiku priekš tās taisīšanas. Protams, ka ir reizes, kad manai sievas kundzei arī ir jāpaiet pie plīts un kaut kas jāpagatavo, lai pēc tam visiem puņķi pilni un visi priecīgi. Lai gardēts ozols var novērtēt un lai nav dusmīgs, jo vīrietis, kad ir nepaiedis, ir dusmīgs. Es laikam esmu tāds pats, jā, es tāds. Lai jūs būtu paēduši un priecīgi, noteikti ielūkojieties diriģenta kulinārijas prasmēs. Kaut vai tikai tāpēc, ka šogad blogā izsludināts īpašs konkurss. Un pats mākslinieks sola, ka balva būšot kas grandios un īpaši garšīgs, jeb ozola vārdiem runājot garšuāls. Ar tevi mīles draugs, ar tevi